Sveiciens no Meža restorāna. Es te padzirdēju, ka multum veikalos ir iespējams iegādāties melnās trīfeles. Ko braucam pārbaudīt, vai tiešām tas tā ir? Nu lūk, es ticis pie melnajām trīfelēm. Štādas te 2 gabalas super smaržīgas, garšīgas. Un dosimies mājās un mēģināsim no viņām kaut ko pagatavot. Nu lūk, un pagatavosim risoto ar trīfelēm. Tātad mums vajadzēs selerijas kātu, šalotas sīpoles, sviestu, risoto rīsus, protams, trīfeles. Tad šeit ir trīfeļu pasta un parmeģano reģano. Un sauso baltvīnu, kurā mēs gatavosim rīsus. Nu lūk, un sākam ar to, ka sakapājam selerijas kātu un šalotas sīpoles. Šitā te ir smalki. Jo pānā, kurā mums ir olīveļa un sviests, liekam iekšā šaloti un selerijas kātu. Nedaudz mēs viņu apcepam, bet lai nav brūns, viegli izsildam. Tad beram klāt rīsus, un arī viņus mēs nedaudz apcepsim. Nu lūk, tad jau lejam klāt sauso baltvīnu. Un gaidām, kamēr viņš iztveiko. Nu un tād, ka mums tas baltvīns ir iztveikojis, ņemam lejam virsū dārzeņu buljonu. Un atkal vāku virsū, kamēr tie rīsi jau ir kaut kādā gatavības stāvoklī. Un es vēl pievienošu sviestu, lai viņš tā forši savārās iekšā tajā risoto. Nu lūk, lai risoto būtu krēmīgāks, es pievienoju klāt arī krēmsieru. Tagad jau pieliksim mūsu trīfeļu pastu. Un, protams, iekšā mēs vēl šeit ieberam parmeģano sieru. Nu, ko tālāk ņemam trīfelīti, paskatieties, kāda viņa, super garšīga. Un smaržo vienkārši perfekti. Un plāni sagriežam. Ir speciāls trīfeļu griežamais, man tāds nav, bet es izmantošu veco, labo Bjorneru un arī šo. Ļoti labi sanāk šitā smuki. Ideāli. Vienkārši super, kādas plānas, super šķēlītes. Re, šī vispār kā sirds izskatās. Nu tā, un mans risoto ir gatavs. Nu, fantastisks, vienkārši tik burvīgs, smaržīgs. Pavisam noteikti šis nav ikdienas ēdiens, bet vismaz vienreiz iesaku izmēģināt. Tā kā skrien uz multumu pēc trīfelēm, kamēr tur vēl ir, lai labi garšo.